Jāņi bez skrodardienām Silmačos būtu tas pats, kas Ziemassvētki bez eglītes, jo kur gan citur vēl labāk var baudīt līgo vakaru jautrību un neverģēlības kā Druvienas pagasta Silmaču estrādē. Tiem, kas vēl nav izlēmuši, kur pavadīt līgo nakti un Jāņu rītu, ir lieliska iespēja nolīgot brīvā dabā pie Silmaču muzeja, kur šogad tiks rādīta īpaša izrāde un piedāvātas atpūtas un izklaides iespējas. To visu organizē Aizkraukles radošā apvienība jauniešiem Trepes, kuras kontā jau ir desmitiem veiksmīgu, lielāku un mazāku pasākumu. Turklāt no pagājušā gada nogales biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Parasti jau rodās pirmā ideja. Bet, lai to ideju vispār realizētu, tad tas ir ļoti sarežģīts process. Tas ir arī tāds ļoti, varētu teikt, laika ietilpīgs process, jo bez tās idejas ir jāsameklē vieta, kur to ideju realizēt. Ir viss administratīvi pareizi jānoorganizē, ir jādomā par drošību, par radošām idejām, kā viņas vispār realizēt, jo ideja uz papīra vai kaut kur gaisā virmojoša, viņa nav realizējama līdz, kamēr pilnīgi konkrēti atrunā katru punktu, kā tas veidojās. Un tad jau vēl ir jādomā par katra pasākuma tematiku un specifiku. Un praktiski varētu teikt, ka, lai arī ja ir pieredze kādā pasākuma rīkošanā, tad nekad tas nākošais pasākums nekad nebūs tāds pats kā tas iepriekšējais. Tā kā Trepes ir jauniešu organizācija, visvairāk tiek organizēti tieši pasākumi jauniešiem. Piemēram, vairākus gadus organizēts ielu deju projekts Westside and Eastside, pasaules HIV aids izpratnes dienā un pusauģu talantu konkurss Tīnis ar sociālās reklāmas uzdevumiem. Izveidota arī Zilo cerību telpa Aizkraukles pilsētas bērnu un jauniešu centrā, un tā ir tikai neliela daļiņa no organizācijas paveiktā. Savukārt pērn Ziemassvētkos ar programmu Sajūti Ziemassvētkus biedrība apciemoja 2810 bērnus un jauniešus sociālajās aprūpes iestādēs, sociālā riska ģimenes un auģu ģimenes, kā arī ļaudis pansionātos. Arī šogad Jāņos iecerēts kas īpašs. Līgo vakarā 23. jūnijā 7:00 vakarā visi līgot gribētāji tiek aicināti uz Druvienas pagasta Silmaču estrādi, kur notiks līgo svinēšana ar atraktīvo teātra spēli Jautrās dienas Jāņu priekšvakarā pēc Rudolfa Blaumaņa lugas skrodardienas Silmačos motīviem. Ienākumi no teātra izrādes biļetēm daļēji tiks ziedoti Silmaču muzejam. Druvēnieši vispār ir bezgala laimīgi, viņi vienkārši nespēja pārdzīvot, ka Rīgas teātris pie mums vairs nebrauca. Mums tas likās bezmaz vai apvainojums šai pasakainajai vietai, ka viņi tādi lepni, un īpaši to vienu gadu, ka viņi aizbrauc uz Kurzemi Silmaču spēlēt. Un es domāju, ko tad īstā Silmaču vieta, viņus tā gaida, un viņi nebrauc viss pie mums. Un mēs šoreiz esam tiešām ļoti laimīgi, jo īstenībā druvēniešiem jau sen Jāņi bez Silmačiem nav Jāņi. Un tāpēc mēs ļoti, ļoti nepacietīgi gaidām šos Jāņus. Šis pasākums, tāpat kā jebkurš cits, sākās ar ideju. Proti, skrodardienas ir nemainīga vērtība līgo svētkos, un kur gan citur tām būt, ja ne Silmaču estrādē. Taču, lai pasākums taptu, ar ideju vien ir par maz. Vajadzīga radošā komanda, kurai tiek sadalīti visi pienākumi. Vispirms viss nepieciešamais tiek uzlikts uz papīra. Komandas sapulcē tiek izvēlēta svētku vieta. Šajā gadījumā tieši ar vietu viss sākās, tāpēc tas jautājums neradīja. Taču nācās ķerties pie praktiskākām lietām – pasākumu saskaņošanas ar vietējiem varas vīriem un vietas saimniekiem. Tas nozīmē, ka radošās komandas pārstāvji paši devās aplūkot vietu un tikties ar tās saimniekiem, lai saprastu reālos platības apjomus un varētu ieplānot, kā tiks izvietotas kases, tirdzniecības, atrakciju un svinību vietas. Es domāju, ka šeit pasākumu nebūtu nav tik vienkārši noorganizēt. Lai arī šeit ir ļoti atsaucīgi ļaudis, gan Silmaču muzejā, gan arī pagastā, tomēr šeit ir jārēķina, ka šis viss ir brīvā dabā. Te ir ļoti jādomā par drošību, ļoti jādomā, lai būtu laba dzirdamība, lai laba saskatāmība būtu, un arī jāpadomā, lai cilvēki labi atpūstos. Tā kā svētki pamatā balstīti uz Rudolfa Blaumaņa izrādi, neiztikt arī bez teātra. Protams, aktieru kolektīvs kopā ar režisori jau ilgāku laiku pirms svētku pasākuma rūpīgi iestudēja izrādi. Jau par gadskārtu tradīciju kļuvušās izrādes Skrodardienas Silmačos motīvus jaunās skaņās izspēlēs Rīgas Vecpilsētas teātris režisores Edītes Neimanes vadībā.
Tā būs kā muzikāla spēle, kurā satiekas tautā pazīstamie Blaumaņa lūgas varoņi, gatavojoties Antonijas kāzām ar Aleksi Jāņu priekšvakarā. Asprātīgi dialogi, jautra saspēle un pārpratumi, bet visam pāri cilvēku mīlestība un sirsnība. Man liekas, ka Laumans ir ļoti šodienīgs un ļoti mūsdienīgs autors, un viņa lūgas es pieļauju, ka iestudēs daudzus gadus vēl pēc šodienas, bet es domāju, ka tā ir katra režisora interpretācija. Es neesmu aizgājis no Blaumaņa, visi šie tēli dzīvo, viņi vienkārši dzīvo šodienā. Izrādes vajadzībām visi rekvizīti tiks ņemti no Silmaču muzeja. Arī tie jāplūko un jāizlemj, kas izmantojams un kas vēl jāsagādā. Pēc tam komanda koordinē citas būtiskas lietas, vienojas ar māksliniekiem, kuri paspilgtinās pasākumu, folkloras kopām, vakara vadītājiem un muzikantiem. Pēc muzikālās spēles līgotājiem būs iespēja piedalīties dažādās atrakcijās, piemēram, alus dzeršanas sacensībās, desiņu ēšanas turnīrā un citās izdarībās. Bet pašā vakarā līgotājus gaida zaļumballe, kurā ik viens varēs lustēties un griezt daņčus līdz pat rīta gaismai grupas 5 vēji izpildītā latviešu mūzikas zelta fonda ritmos. Būtiski, organizējot pasākumus, ir neaizmirst par drošību, tāpēc katrā lielā masu pasākumā ir gan apsardze, gan arī ātrās medicīniskās palīdzības postenis.